Vienā brīdī viņiem tūlītās būs palīdzība, un tad pēkšņi viņas nav. Un tev nāk tur tā kara mašīna pāri. Un tev nav ar ko atsisties, tev nav ar ko aizstāvēties, tev viņi pārnāk pāri. Tur tik daudz cilvēki nevajadzīgi, likteņi ir vienkārši izčakarēti. Lai cik tas briesmīgi neizklausītos, bet vismaz mana izpratne un sapratne par to visu, kas tur vispār notiekās, ir tāda, ka tur vajadzēja vienu ļoti spēcīgu kampaņu vienkārši. Tā kā bija jau 22. gadā, ka viņi dabūja tos teritorijas apkārt. Tā, ka ritīgi sadoda pa mizu un ieguvēja ilgtermiņā būtu abi divi. Jā, īstermiņā, te būtu lieli upuru skaiti, droši vien, kad abās nometnēs. Bet mēs tagad to visu sūdu velkam jau 4 gadus jau. Un tas upuru skaits jau ir 6 ciparu skaits, 7 ciparu skaitlis. Tie upuri tur jau ir jau pār pa miljons jau. Ja domājies. Ja tā būtu viena tāda spēcīga kampaņa 3 gadu atpakaļ, jā, tajā brīdī tur noteikti pārsimt tūkstoši apgultos, jā. Bet visā lielajā periodā tas nebūtu tāds zaudējums. Un tas ir tas, kas ir, ko tā kā liekas cilvēki tā kā neaizdomājās. Kuru... Jā, tādā aspektā skatoties, mums ir reāls problēmas.